Labvakar, darbie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Vairāki notikumi pagājušajā dienā. Pirmās sarunas, otrā kārta ir sākušās, bet pa to laiku gan kaujas, gan apšaudes turpinās. Bet sāksim ar divām politiskām ziņām. Viena ir prezidents Trumps runāja ar Ķīnas prezidentu Xi, un tad viņš pateica, ka aprīlī būs viņam brauciens uz Ķīnu, kuru viņš ļoti gribētu un gaida, un tad attiecīgi runā par to, kādas tad lietas viņiem izdevasies sarunāt ar Ķīnu. Otra politiskais notikums ir saruna starp Xi un Puķinu, kur viņi runāja par vairākām lietām, bet es gribētu atzīmēt 3 no tām. Viņi strādā pie lielā plāna, kā attīstītu saiknes starp divām valstīm. Viņi runā par to, kā nostāties vienotā frontē pret rietumiem, tas arī ir nozīmē pret mums. Un attiecīgi runāja par to, kā radīt jauno ceļu, lai pastiprinātu ekonomisko sadarbību starp Maskavu un Pekinu. Un viss tas mani vedina uz ļoti nelabām domām, jo nākotnes pasaule varētu izskatīties šādi, kur ir 3 galvenie globālie spēka centri, kuri tad arī risinās visu ģeopolitiku tuvākajās desmitgadēs. Ko mēs neredzam šajā bildē? Jums ir absolūtā taisnība. Mēs šeit neredzam Eiropas Savienību. Ja Eiropas Savienība turpinās tāpat vilcināties un miņāties un neko aktīvi nedarīt tādā veidā, lai nevis pamācītu visas valstis apkārt sev, kā viņiem vajadzētu dzīvot, bet sāktu reāli darboties uz kaut kādu konkrētu rezultātu sasniegšanai, iespējams, ka tā situācija arī mainītos. Bet pagaidām tas ir diezko labi neizskatās. Tagad pie sarunām. Pagaidām pagāja pirmā diena, sarunas sākās, bet būsim godīgi, cerības nav īpaši rožainas. Un gan Marko Rubio izteicies skeptiski, diemžēl, par šīm lietām, un arī abas divas puses īpaši nelolo nekādus izrāvienus uz priekšu, un nekādas vienošanās noteikti rīt netiks parakstītas. Tāpēc skatīsimies, kāds tad tas rezultāts būs. Cerēsim, ka vismaz kaut ko pozitīvu mēs no šīm sarunām iegūsim. Makrons raksts Politico, kur viņš runā, ir svarīgi, lai eiropieši atjaunotu savus saziņas kanālus, sacīja Makrons, un ir vairāk valstu vadītāji, kuri viņu atbalsta, paplašināt Eiropas Savienības ietekmi. Jautājums ir, vai nav pa vēlu un kādā veidā to visu izdosies panākt. Lai tik nesanāktu tā, ka mēs nākošos 6 mēnešus diskutēsim par to, kā un ko mums darīt, un pa to laiku jau visi jautājumi būs atrisināti bez Eiropas Savienības. Bet ir pozitīva ziņa. Pozitīvā ziņa teorētiski nāk no šīta 4, kur it kā izskatās tā, ka izdevās vienoties par to, kādas tad drošības garantijas tik dotas Ukrainai. Pagaidām ļoti tā amorfi un vispārēji. Bet par ko tiek runāts tagad, ka klāt pie Britiem, kuri jau bija komandā, un Frančiem, tagad izskatās tā, ka tiem pievienosies arī amerikāņu spēki. Ja tas tā ir izcili laba ziņa, kas nozīmē, ka mums pirmkārt vienotība rietumos paliek, kaut kādus lielus lēmumus mēs tomēr varam pieņemt un arī, iespējams, īstenot dzīvē. Skatīsimies, pagaidām tas ir pozitīvi, bet ļoti tāls ceļš ejam, līdz mēs sasniegsim kaut kādu praktisku rezultātu. Virzamies tālāk, apšaudes. Šoreiz mēs runāsim par Ukraiņiem. Ukraiņi atbildēja par iepriekšēju uzbrukumu, tagad ir uzbrukums Belgaradai. Atkal Himarsi, un te mēs redzam, ka triecienu mēs šoreiz redzam šeit, bet te ir vairāki triecieni, un tad arī Belgaradā ir daļējais blackouts, tā kā šo spēli var spēlēt abas divas puses. Šoreiz trieciens gāja no Ukraiņiem, bet šeit ir viena satraucošā ziņa, un kā parasti ir slikti un labi. Nekad nav 100% vai viss labi vai slikti.
Krievi, protams, ka zināja, ka Ukraiņi veiks uzbrukumu Belgradai. Viņi zināja, ar kādiem līdzekļiem viņi to darīs, jo HIMARS uzbruka jau vairākas reizes Belgradai, kas nozīmē viņu gaisa spēki un viņu radari sekoja tam. Un izskatās tā, ka viņiem izdevās atklāt palaišanas vietu. Un tad sākotnēji parādījās šis te video, kur tad saka, ka Krievi iznīcināja HIMARSus. Nu, jā, šeit ir liela jautājuma zīme. Pirmkārt, vai tie ir HIMARSi un vai tam ir trāpīts, vispār tiem HIMARSiem ir trāpīts. Un tad es atru otru video ļoti interesantu, kurš ir daudz pozitīvāks par pirmo. Tas ir vēl viens trieciens, bet šoreiz tas trieciens notiek šeit. Piedodiet, tā bulta man kaut kur aizskrēja. Notiek šeit, un ko mēs šeit redzam? Mēs šeit redzam divas HIMARS palaišanas iekārtas un vadības mašīnu, un šī ir sekunde pirms trieciena, un tad precīzi tas pats kadrs, un tad mēs redzam, ka Iskanders trāpa šeit. Kas nozīmē, viņš visnotaļ noteikti netrāpa nevienai no 3 mašīnām. Tie ir vairāki desmiti prom no vienas no palaišanas iekārtas, kas nozīmē, ka potenciāli, protams, iespējams, ja tā kaujas galviņa bija šķembu, tad laikam jau kaut kādus bojājumus nodarīt šim te HIMARSam Krieviem iespējams, ka izdevās. Bet atkal atgriežamies atcerēties pie tās sarunas par Krievu raķešu precizitāti. Nav nemaz tik spīdoši viņiem, kā viņi visur stāsta. Tā kā vairāku 10 metru prom no mērķa, tas nekāds izcili labs rezultāts, protams, ka nav. Jā, apšaudes. Ļoti sarežģīts slaids šoreiz, tad mēģināšu ātri jums parādīt to svarīgāko, kas šeit ir. 4 vietas, kur mēs zinām rezultātu, un 2, kur paliek zem jautājuma zīmes. Sākam tad ar slikto. Pirmais sliktais, tas ir TEC-4. TEC-4 nestrādā, un mums ir video, kurš tad apstiprināja, ka šī siltumelektrostacija ir pilnībā nespējīga darboties, un attiecīgi tuvākā laikā, ja vispār jebkad varēs darboties. Jo visdrīzāk šis ir jau tagad grauss, kuru vajag vienkārši nojaukt un būvēt jaunu. Otrais trieciens ir Ladiženas siltumelektrostacija, kura iepriekš nebija uzbrukuma objektu sarakstā, bet tagad viņa parādījās, jo parādījās video. Un, diemžēl, šeit arī mēs redzam, ka šī siltumelektrostacija nedarbosies vairāk. Viņa ir diezgan katastrofāli bojāta, un atjaunot viņu ne tas, ka tuvākā laika, bet arī tālākā laikā būs problēma. Tagad uz pozitīvākām lietām. Uzbrukums Viņicā 330 kW sadales stacijā, 14 raķetes uzbruka. Šis ir satelīta uzņēmums no tās vietas ar 2 trāpījumiem. Un vienu, būsim godīgi, pietiekoši tālu garām. Pārējās 11 raķetes, viņu trāpījumu mēs nekur neredzam, tāpēc vai nu tās tika notriektas, vai nu viņas, tā vieta, kur tad viņas ir uzsprāgušas, atrodas pietiekoši tālu no šīs te sadales stacijas. Kas nozīmē, jā, bojājumu arī 2 raķetes nodarīja pietiekoši spēcīgu, bet es domāju, ka šo te objektu var atjaunot. Tagad pozitīvā ziņa par uzbrukumu 750 kW sadales stacijai pie Kijevas. Arī 14 raķetes, ko mēs redzam šeit. 1 100% trāpījums, 1 var būt trāpījums un 3 noteikti garām. Pārējie sanāk, cik mums 9 arī nekur tās raķetes mēs neredzam. Kas nozīmē, tas, kas bija sākotnēji domāts, ka šeit būs neatgriezeniskie bojājumi, patiesībā ir tikai 1 drošais trāpījums teritorijai. Protams, ka bojājumi nodarīti, bet viņi netuvu nav tādi, kā tika sākotnēji uzskatīts. Tāpēc šo te sadales apakšstāciju noteikti varēs atjaunot. Jā, un ir 2 nezināmās lietas. Diemžēl šeit ir sliktas ziņas, tas, par ko ziņo paši Ukraiņi. Tā ir Harkivas TES-5 un Pridņiprovska TES, jo tur tie sākotnēji ziņojumi diezko pozitīvi neizklausās. Sagaidīsim arī satelītu izņēmumus un iespējams arī fotogrāfijas, tad varēsim spriest par to, kas notika šeit.
Virzamies tālāk. Nākošais trieciens mums bija, piedodiet, kaut ko mēs palaidām garām. Palaidām garām. Kur tad mums bija? Bija ļoti efektīvs trieciens Tambovā. Pazuda man kaut kur tā karte. Tambova mums ir, izmantosim vienu no kartēm šos. Šiten te trāpīts ir diezgan veiksmīgi degvielas sastāvam, kur tad attiecīgi gan sastāvs ir nogājis no sliedēm un viss tas ir uzsprādzis un tā ļoti efektīvi deg. Jā, tagad pie kaujas darbības. Diemžēl šeit arī nekas īpaši pozitīvs mums nenotiek. Zaparīžie, tas ir iepriekšējās dienas uzbrukums no Vosdivižana, kas uz Prilūki, kur Ukraiņi izmantoja pietiekoši lielu mehanizēto kolonu. Ukraiņiem es tādu lielu uzbrukumu jau sen neesmu redzējis. 5 tanki, 2 kainieku kaujas mašīnas, vēl 12 papildus tehnikas vienības. Diemžēl nokļuva zem Krievijas artilērijas uguns un nekur tālu viņiem tikt neizdevās. Pārējās izmaiņas, tātad pie Černavate situācija ir mainījusies, tagad Krievi mēģina atgūt kontroli par šo apdzīvoto vietu. Starp citu, Krievi saka, ka viņi nekad neko šeit nav zaudējuši un nekāds Ukraiņu uzbrukums šeit nemaz nav noticis. Tā kā, informatīvais karš iet uz divām pusēm. Galvenais Krievu uzbrukums bija Staroukrainkai, kur tad viņiem izdevās ieņemt šo te apdzīvoto vietu, un paralēli mēs redzam uzbrukumus arī Zeližņīčne un vienlaicīgi arī pietiekoši lielas aviācijas izmantošanas pret Svitkove. Kas nozīmē, ka izskatās tā, ka Krievi tagad savelk, neizdevās viņiem frontālais uzbrukums, tagad viņi mēģina uzbrukt no flangiem Zeližņīčne, un situācija šeit ir pietiekoši sarežģīta. Jā, tātad izmaiņas ir šeit frontālā uzbrukuma Krieviem izdevās ieņemt Staroukrainku, un mēs redzam viņu virzību uz priekšu iespējamo šeit, un arī šeit. Tad lielākā kartē tad tas izskatās aptuveni šādi. Šeit mums tagad izveidojas viena pelēkā zona. Tehniski mums arī šeit ir tāda pietiekoši liela pelēkā zona, nav gluži skaidrs, kurās tad pozīcijas Ukraiņu spēki ir un kurās viņi nav. Kastaņcinovka. Šeit ir vairākas izmaiņas. Pirmā, tad Krievijas armija parādījās iekšā Iļinka. Viņi sāka apiešanas manevru Stipaņivkai. Vienlaicīgi ar to ir ziņas, Beristoku izdevās viņiem ieņemt, un viņi koncentrē spēkus Beristoku, lai sāktu masīvāku uzbrukumu uz Kastaņcinivku. Un mums parādījās masīvas apšaudes ar fabiem tieši šajā daudzstāvu māju rajonā. Kā jūs zināt, tā ir svarīgākā aizsardzības pozīcija. Kastaņcinovkas, viena no vairākām Kastaņcinovkas citadelēm. Bet, diemžēl, tas tā nebeidzās. Diena beidzās ar to, ka Krievijas armija tomēr izdevās ieņemt Stipaņivku. Un tad izmaiņas mums ir šeit. Tātad, te ir vienkārši parādīta kopēja Kastaņcinovku karti, kur tad parādījies Iļiņivka. Izmaiņas pašas ir šeit. Tātad par Iļiņivku. Šeit ir izrāviens uz priekšu Krievijas armijai. Kā mēs to zinām? Mēs to zinām pēc šī te video, kuru mums tad demonstrē tā skaitā arī Deep State. Ne tikai Ukrainā. Viņi ir atzinuši, ka tas ir noticis. Un tad šeit mēs redzam vairākus Krievijas armijas karavīri, kuri slēpjās zem tehnikas vienības, kas absolūti skaidri parāda mums to, ka viņi līdz Iļiņivkas centram ir aizgājuši. Stipaņivkā tātad viss sākās ar aplenkšanas manevru un beidzās ar frontālo uzbrukumu un, diemžēl, Stipaņivkas ieņemšanu. Un šis ir viens no vairākiem video par apšaudēm ar fabiem daudzstāvu māju rajonā. Tas mums notika šeit. Un redziet, ja Krievijas armija turpinās savu uzbrukumu tālāk, šeit ir tikai nepilns kilometrs līdz Dovgabalkie, un Tārāk Roskišne ir praktiski savienota ar to. Un izdodās ieņemt Iļiņivku un smagi bombardēt tieši šo te apdzīvoto vietu, to daudzstāvu māju rajonu. Saliekot ar to spēku koncentrāciju pie Beristoku, mēs redzam tādu ļoti spēcīgu potenciālo flanga uzbrukumu Kastaņcinovkai no šī te virziena, kas nav nekas pozitīvs. Sieverska. Šeit turpinās kaujas Nikanorivkas ziemeļos. Krievijas armija pavirzījās uz priekšu Režņikivkā un pēc tāda bišķiņ ilgāka pārtraukuma mēs redzam virzību uz priekšu pie Zakitne,
kur tad viņi iet gar ceļu, uzbrukums gar mežu šeit un gar ceļu šeit, un tad attiecīgi Ukraiņi šeit tur pozīcijas šajos te kalnu paauguros, nevar teikt kalnos, un ir piespiesti pie upes. Un mums arī ir video, ļoti interesanti video, jo viņš mums parāda Ukraiņu bumbvedēju dronu. Mēs redzam, viņam ir piesvieduši lādiņus, kurus viņš tad met uz Krievijas armijas karavīriem, kuri tad atrodas šeit, šī ir tā meža strīpiņa, kurai viņš tas drons uzbruk. Jā, nu, bet diemžēl tas beidzās neveiksmīgi, jo mēs redzam Krievu pretdronu, kurš tad atrod Ukraiņu dronu un to beigu beigās notriec. Jā, tad papildus izmaiņas, tad ir uzbrukumi Rezņikivkā un tad kaujas Nikanorivkā, kā es jau minēju. Limanas virzienā Krievijas armija pavirzies uz priekšu Stavki. Stavki, diemžēl, ir ieņemti. Tātad bija uzbrukums, gāja no divām pusēm, pamatā jau šis te no ziemeļiem, un atkal mums ir video no 3. korpusa, kur tad parāda, ka droni uzbruk mājām Stavki pašos dienvidos, nu, kas automātiski nozīmē, ka tik tālu Krievijas karavīri šeit, diemžēl, ir tikuši un šo pozīciju ieņēmuši. Kupianskā turpinās ļoti daudz neskaidrības, ļoti mulsinoši ir Krievijas armijas ziņojumi, tūlīt parādīšu, kāpēc. Jo Ukraiņi saka, ka nekas nenotika, bet vienkārši ignorēt mēs tos uzbrukumus nevaram. Un tas, par ko vairāki ļoti daudz avoti ir ziņojuši, par to, ka Krievijas armija ir nokļuvuši uz Novosinovka. Tā ir maziņš ciemiņš blakus Kivšarivkai. Visdrīzāk, tas ir iespējams, un visdrīzāk, ka tās ir diversijas grupas, bet vienlaicīgi ir ziņojums par to, ka viņi uzbruk no ziemeļiem uz Kivšarivku. Ar šo te paziņojumu gan ir viena diezgan liela problēma. Kāpēc? Tāpēc, lai šāds te manevrs varētu notikt, Krievijas armija ir jākontrolē, kā minimums, visu šo te teritoriju. Un, kā jūs saprotiet, tas nevarēja notikt ne vienā minūtē, ne vienā dienā, un es vispār šaubos, ka Krievijas armija kaut kas tāds šeit ir izdevies. Tāpēc šie te divi, ja dienvidu uzbrukumam es daļēji ticu, visdrīzāk tomēr tās ir diversijas grupas, tad ticība uzbrukumam no ziemeļiem man ir ļoti, ļoti maza. Un vienlaicīgi ar to mēs redzam, ka Ukraiņi mēģina cīnīties Kupianskas rietumu daļā, atsviežot pilnīgi Krievu spēkus pāri upei, un ja viņiem tas izdodas, Oskol upe tomēr ir šķērslis, kur tad viņi varētu atjaunot savas aizsardzības pozīcijas. Bet lielākais jautājums ir, kas darās šajā te puzlē, un kad tad mums parādīsies skaidrība, kas tur notiek. Jā, tas šodienai man ir viss, tātad sarunas ir sākušās, šodien ir 2. diena. Jautājums ir, vai mēs gaidām kādus rezultātus, nezinu, redzēsim. Pagaidām viss tas izskatās diezgan ne īpaši cerīgi. Tā mēģināšu politiski korekti pateikt. Bet, kad pabeigsies šīs sarunas, rezultāti jau mums kaut kādi būs, un tad tos arī, neviena nekur jau neliksies visas 3 puses, kaut ko jau viņi mums detalizētāku pastāstīs. Jā, tas šodienai man ir viss. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam.